Labdien! Labdien! Profesori, doktore, eksprezidents kundze, studenti, viesi, dāmas un kungi. Man liekas, mums ir ļoti liels gods un veiksme mūsu publisko lekciju ciklā šodien noklausīties ļoti aktuālu un interesantu lekciju, ko mums nolasīs psiholoģijas zinātņu doktore, profesore, eksprezidente, Latvijā un pasaulē plaši pazīstama personība Airvīķa Breiberga. Protokols ir šāds, mēs klausāmies priekšlasījumu, apmēram 3–5–40 minūtes, pēc tam diskutējam un uzdodam jautājumus. Temats mums visiem zināms, ļoti aktuāls un interesants – Latvijas izdzīvošana un konkurētspēja nākamos 20 gados. Jautājums, kas skar mums visus, mums ir par ko padomāt, ir par ko padiskutēt un ir ko pajautāt. Bet laiks ir tā vērtība, kas ir jāsaudzē un kas nav neierobežot liela, 6 mums ir jābeidz. Ļoti lūdzu, profesors Kungs. Augstgodātais rektor kungs, dāmas un kungi, paldies par ielūgumu šeit nākt jūs uzrunāt šajās ļoti skaistās jaunās telpās. Un man, kā ilgadīgai profesorai, vienmēr ir prieks atgriezties jaunu cilvēku priekšā, jo, protams, cilvēkam pašam, ik pa laikam paskatoties spogulī un brīnoties, kas tas tāds par cilvēku, kas mums skatās pretīm, kurus vairs nepazīst, ir tik patīkami, es atceros, ka universitātē katru rudeni, dodoties atpakaļ, viņi ar katru gadu palika jaunāk un jaunāk. Tie studenti, kas tur atnāca. Mans temats šodien ir par izdzīvošanu un par konkurētspēju. Un es vēlētos to situēt plašākā kontekstā. Tātad, kur stāv Eiropas Savienība, kā valstu savienība un savā ziņā viss Eiropas kontinents attiecībā uz visiem citiem pasaules kontinentiem un kādas varētu šīs savienības vai šī kontinenta izredzes būt aptuveni nākamo 20 gadu laikā un galvenokārt, protams, kādi ir tie izaicinājumi, ko šobrīd varam paredzēt, saprotot, ka pilnīgi droši būs tādi, pa kuriem neviens nebija iedomājies, un kas būs varbūt tie paši grūtākie, kuriem jātiek pāri. Bet ir tādi, kur var ekstrapolēt, un var jau zināt no šodienas situācijas ekstrapolēt un saprast, ka tā, būs problēma, tas būs izaicinājums, tur kaut kas būs jādara. Strādājot kopā ar citām valstīm, sadarbojoties ar viņiem un izstrādājot kopējas mērķus un veids, kā pie šiem mērķiem nokļūt, var būt tāda situācija, ko spēļu teorijā sauc par win-win, man neteiksim, uzvar situācija. Ir tādas spēles, kur, ja viens zaudē, tad otrs vinnē un otrādi. Bet ir tādas situācijas, kur teorētiski ir iespējams ieguvējiem būt abām divām pusēm. Uz šo win-win situāciju un principu ir būvēta Eiropas Savienība. Konkurence, tas ir tas atslēgas vārds, ap kuru grozās izdzīvošanas spējas, ap kuru grozās labklājība, ap kuru grozās mūsu nākotnes izredzes. Un domājot par šo konkurenci, mums ir tātad vispirms jāsaprot, kas ir mūsu mērķis, uz ko mēs ejam, ko mēs vēlamies vispār darīt, un tad ir jāstāsta pa labu un pa kreisi, kas citi, kas jums soļo plakām, ko tad īsti viņi dara, un kā viņu darītājs mūs iespējo. Un globalizētā pasaules ekonomikā, protams, tas ir tagad nav vairs tikai tavs kaimiņš pa labu un pa kreisi, kuri tās valsts, kurām kādai valstī ir robežas, ja kaut vai mūsu gadījumā tās pārējās 26 Eiropas Savienības dalību valsts, bet te ir tāda globāla procesa, kas iespaido visu un kas tik tiešām visiem atstās savus pēdus un savus sekas. Īstā atjaunojumā, regulāra atjaunojumā mūsu bagātība ir mūsu cilvēki, un šiem cilvēkiem ir jābūt tādiem, kam ir
absolūti visspožākā, manuprāt, pamat izglītība, kādu Eiropā var izgudrot, un es neredzu iemeslu, kāpēc viņa tāda nevarētu būt. Raugoties nākotnē, mēs varam ekstrapolēt no esošās situācijas, un ekstrapolācija nav sevišķi iepriecinoša. Ekstrapolācija ir, ka mums ies grūti, ka nedzīvosim kā niežas pa taukiem, ka būs smagi jāstrādā un būs jāpūlās. Atklāt sakot, viņa nav arī tik drūma, jo strādāt efektīvāk, gudrāk un atjautīgāk, manuprāt, ir interesantāk nekā strādāt smagi, grūti, ilgi, bet ne tik inteliģenti un ne tik atjautīgi. Tā kā tas man šķiet tas galvenais izaicinājums. Latvijā vienalga, ko mēs darām, lai mēs spētu savu produktivitāti padarīt augstāku, līdz ar to savu konkurētspēju padarīt augstāku, un lai mums nebūtu tikai jāiegūda milzīgs laiks, milzīgas pūles, jāgaida no milzīgām investīcijām, bet lai mēs izmantotu savus talantus, savu izdomu, savu radošo potenciālu, lai meklētu un atrastu tās nišas, kas mums atļaus būt konkurētspējīgiem un būt labākiem par citiem, ne tikai tikpat labiem, un rast labus rezultātus. Es vēl ar vienu esmu pārliecināta, ka Latvijai ir nākotne, ka Latvijai ir iespējams pārvarēt tās grūtības, kas viņai stāv priekšā, ja ir mērķis, ja ir vēlme un ja ir gatavība strādāt, lai šo mērķi sasniegtu. Un, protams, ja ir kritiskā masa cilvēki, kas tam piekrīt un gatavi pūlēties līdzi. Viens nav karotājs, divi arī ne. Tur ir vajadzīga kaut kāda kritiskā masa, lai valsts varētu atkopties, atspērties un tikt uz priekšu. Es ļoti ceru, kā bijusī valsts prezidenta, kas šeit jūsu rindās sēž tādi ļaudis, kas tieši uz to būs gatavi un spējīgi, kā savā profesionālā karjerā jūs būsiet tie, kas ies, meklēs un atradīs šīs durvis, kuras ir iespējams atvērt, šos logus, kuriem ir iespējams raudzīties uz pasauli, un šīs izdevības, kas palīdzēs gan jums, individuāli un jūsu ģimenēm, un veiksmīgiem, laimīgiem un sekmīgiem savā dzīvē, kas palīdzēs arī Latviju soli pa soli un lēni pa līnītēm. Tomēr veidot ne par to valsts, kam ir sliktākie rādītāji visā Eiropas Savienībā, bet to, kas ne tik vien sasniedz vidusmēru, bet sasodīts, kas iet vēl pāri un kas ir labāk. Lai jums veicās! Paldies Freibergas kundzei, paldies profesori. Laiks ir pagājis ļoti ātri, un es sapratu, un es ceru, ka mēs arī būsim tādu pašu atsaucību no Freibergas kundzes, kā ar vienu lekciju par maz, lai izdiskutētu tās problēmas, kas mūs interesē. Un atgādinājumā tam, ka lekcija cikls turpināsies, augstskolas vārdā es gribu uzdāvināt jums monēta, Sudraba augstskolas monēta, ko mēs dāvinām maģistriem, beidzot programmu. Nākamais līmenis mums ir zelta monēta, un to mums saņem mūsu doktoranti. Tā kā vēl viena lekcija un vēl viena monēta.